briest kaut kas ļoti liels un ļoti dārgs. Stāsts par to, ka 4 Latvijas ministrus, kaut kāds tur Vācijas fonds apmaksāja viņiem braucienu uz semināru pie ezera Itālijā. Protams, ļoti cēls un gribas ticēt, bet ticās ļoti ar grūtībām. Kas ir Adenauer fonds? Adenauer fonds ļoti cieši saistīts šobrīd ar Vācijā valdošo partiju CDU, no kuras šobrīd arī ir esošais kanclers Merz, kas, tā citu, ir arī bijušais BlackRock darbinieks. Šodien paspekulēt par to, ka šādi te semināri, kuri notiek pie kaut kāda ezera Itālijā, viņš varbūt tas seminārs arī bija, bet tas mērķis tam visam pasākumam bija pavisam cits. Ja jūs paskatīsieties arī intervijas panorāmā, kad šiem pašiem ministriem jautā, ko tad viņi tur izdarīja, viņi tā pēkšņi tā saraujās, tā kā samulst. Tas bija Itālijā pie Como ezera? Ko lūdzu? Tas bija Itālijā pie Como ezera? Es nevarēšu komentēt, paldies. Jūs nezināt, kur tas bija? Nē, es zinu, kur tas bija. Jā. Tas bija Itālijā pie Como ezera. Tas notiek Adenauer fonda mācību bāzē. No otras puses, kāpēc, ja jau tāds fonds grib runāt par to vēlēšanu tur nozagšanu, ietekmēšanu, kāpēc tad tie paši un izstāstīt visu to pašu informāciju kaut kādam tādam plašākam cilvēku lokam, nevis kaut kādiem tur 4 vienotības ministriem? Es šodien tā nosapņoju, ka šis seminārs nav par vēlēšanu ietekmēšanu, bet par ļoti konkrētām Vācijas uzņēmumu biznesa interesēm Latvijā. Numur 1, kas tas varētu būt, tas ir, protams, Rail Baltica. Un Vācijas uzņēmumiem šajā projektā ir ļoti, ļoti nopietnas intereses. Piemēram, tas pats Deutsche Bahn, DB Engineering and Consulting piedalās ar konsultācijām, projektēšanu šajā projektā. Siemens var nodarboties ar visādu vadu elektrifikāciju. Un jūs saprotat, ja tas projekts ir uz kaut kādiem tur 25 miljardiem, pat ja 1-2 miljārdi aiziet vāciešiem, 1-2 miljārdi viņi nemētājas uz ielas. Varbūt tiek ievākta kāda informācija par Air Baltiku, jo 10% Air Baltica šodien pieder kam? Vāciešiem, Lufthansai. Šādi semināri, tas pēc būtības, ziniet, ir tas termins mīkstā vara, soft power. Tādiem saviesīgiem semināriem, tev tur apmaksā brauciens tur, atpūtas šeit. Bet, ziniet, kā semināriem ir arī neoficiālā daļa pie kafijas tasītes, kur var arī parunāties, kā tas saucās, neformālā atmosfērā. Un kādi cilvēki bija šajā neformālā atmosfērā, mēs visdrīzāk jau neuzzināsim, bet atkal mēs to iespējams varēsim redzēt tajos lēmumos Siliņas valdības, kur es domāju, jau tuvākos mēnešus varētu notikt. Jo tas ir vēl viens iemesls, kāpēc šāds seminārus ir interese rīkot pēc iespējas tā tālāk no Latvijas, jo tur varēja piedalīties cilvēki, kuri tā kā, nevarēja atļauties tā tieši un atvērti atbraukt uz Latviju. Jūs saprotat, atkal tas stāsts par to neformālo gaisotni.